Vai var uzturēt attiecības ar grupas biedriem ārpus terapijas? Ir dažādi varianti, jo tāpat kā pieejas terapija ir dažādas, tāpat arī grupas ir dažādas. Un ir grupas, kurās tā nav nekāda problēma. Tās grupas, ko vadu es un citi eksistenciāli terapeiti, parasti ir noteikums, ka uz grupas laiku mēs nekomunicējam ārpus sesijām, nedraudzējamies, neveidojam romantiskas attiecības, jo tas traucē tiem procesiem, kas notiek grupā iekšā. Tas rada kaut kādus noslēpumus, kaut kas ir zināms diviem grupas biedriem, pārējiem nav zināms, ir kaut kādi stāsti, kas ir ārpusē. Un tas vienkārši nodara kaitējumu tiem mērķiem, kādēļ cilvēki ir sanākuši grupā. Tādēļ es parasti piedāvāju, ka jebkādas attiecības var veidot tad, kad darbs ir noslēdzies.